tas dzīvojamo telpu īres parauglīgums, ja 5 punktā, jebkuru remontdarbu dzīvoklī, kā saistītā ar iekļaušanas dzīvojamās mājās konstrukcijas, griestus, sienas, grīdā, iekavās tātad turbumies, kruvju skrūvēšanu un tam līdzīgai izdevumi tikai piedaloties certificētiem speciālistām ar speciāliem instrumentiem un mērierīcēm. Vai pašvaldībā nodrošinā šo te certificētu speciālistu klātbūtni vai piedāvā šādu pakalpojumu? Pašvaldībā nav pienākums sniegt šo palīdzību tad, ja īrnieks vēlas kaut kādas pārbūves veikt īpašumā. Ja? Tas ir pirmais tās, bet tad, ja ir, piemēram, Rīgas nama pārvaldniekam, ir šie speciālisti, kurus īrnieks var, pie kuriem var griezties un par maksu šādus papildus pakalpojumus saņemt. Bet tad, ja tās pārbūves tomēr ietver kaut kādas tādas lietas, kas ir būvvaldē jāskaņo, tas ir jādara saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku pašvaldības piekrišanu. Treis kundze, runa nebija par pārbūvi, jo par pārbūvi var runāt cits šī līguma punkts. Runa bija konkrēti par punktu 5.5, kur ir pieminēta skrūvju skrūvēšana. Tātad dzīvokļa īrnieks, ja vēlas, piekarināt gleznu pie sienas, viņam jāskrūvē tā skrūvē. Un pēc šī likuma normas, kas ir izteikta nepārprotami punkta 5.5, viņam jāpieaicinās certificētais speciālists skrūvju skrūvēšanā. Man ir jautājums, vai pašvaldībai ir, skrūvju skrūvēšanās certificētie speciālisti, viņu saraks, kontakti, kādā veidā labprātīgam īrniekam nodrošināt gleznas piekaršanu pie sienas, lai nepārkāptu šo likuma punktu, lai viņu nākošajā diena neizliktu no tā dzīvokļa. Tā ir dīvaina prasība, es vienkārši nocitēju, kas ir piedāvāts rīdzniekiem, saņemot to dzīvokļu palīdzību. Bet šie noteikumi, ja jūs runājat tieši par 141 noteikumiem, viņi šajā punktā netiek mainīti, šāda kārtība ir visu laiku bijusi, un piedodiet par gleznas piekāršanu, tiešām nav laika nevienam piekasīties, jo jāapseko ir nepārtraukti vairāk 8,000 dzīvokļu, par gleznām tur neviens un skrūvēm tiešām, kā lai saka, neiebilst. Tas nav tas iemesls, lai nepagarinātu kādam līgumus. Vai departamentam ir statistiska informācija, cik daudz pārbaudes tika veiktas, 24. un 25. gada ietvaros, kāds budžets tika izterēt ar pakalpojumiem gadījumā, ja tas bija viens no tiem 1000 dzīvokļiem, ko neapsaimnieko ne Rīgas nami, ne Rīgas nama pārvaldnieks? Vai mēs varam saņemt šo informāciju? Es domāju, ka šādu informāciju var saņemt, tad mēs viņu sagatavosim.